Labdien, mani sauc Ligita un es ādu. Es ādu diezgan intensīvi pēdējos 6 gadus, un parasti tad, kad es ādu, es klausos kādu adīšanas apraidi. Izlēmu, ka šajā rudenī varētu sākt ierakstīt savu adīšanas apraidi, galvenoties tāpēc, lai varētu ieskatīties, ko un kā es esmu adījusi. Un virsmērķis šai apraidei varētu būt motivēt mani pašu adīt vairāk no dzīves krājumiem. Manā krājumā ir tikai ļoti forša dzīve, no labiem sastāviem, no dabīgiem sastāviem, tādās krāsās, kā man patīk, bet gribētos, lai dzīve nevis stāv kastēs vai atvilknēs, bet lai pārtaptu nesājamās lietās, džemperos, jakās, cimdos, kas nestu prieku ikdienā man un maniem mīļajiem. Tā kā izadīt krājumus būtu mans lielais sapnis, un ceru, ka 2 gadu laikā liela daļa dzīves pārvērtīsies lieliskos adījumos. Ir 1. septembris, un pastāstīšu par adījumiem, ko es esmu pabeigusi nesen. Tā ir sanācis, ka pēdējie 4 adījumi man ir tapuši no Holstgarn dzijas. Holstgarn dzija ir dāņu ražotāja dzija, un šī dzija ir diezgan apstrādāta ar mašīneļu, ne mašīneļu, bet verpšanas eļļu, ar verpšanas eļļu. Un pēc adījuma uzadīšanas, izmazgājot, ūdens paliek diezgan netīrs, jo šī eļļa izskalojas ārā un adījums pārvēršās. Dzija paliek daudz gaisīgāka, uzpūšas, paliek pufīgāka un adījums pārvēršās. Man šī dzija patīk ļoti, un patīk arī tas, ka adījumi no šīs dzijas ir tādi viegli un gaisīgi. Es uzadīju jaku, no frills, bet April's cardigan, un apraksta autore ir Petite Knit. Šī jaka ir no Holstgarn Supersoft 100% vilnas dzijas, ko es turēju kopā ar pienu baltu zīdmohēru. Un šis apraksts bija ļoti labi uzrakstīts, bija viegli sekot aprakstam, un es esmu ļoti apmierināta ar gala rezultātu. Šai jakai ir piedurknes, kas imitē iešūtās piedurknes, bet jaka tiek adīta no augšas bez vīlēm, un pēc tam tiek piedīta tikai aizdaras apmalīte. Šī jaka tika adīta ar 4 mm adatām. Es adu sev Petite Knit 3. izmēra jakas un džemperus, un šis April cardigans sver 280 gramus. Tad nākošais adījums man tapa arī pēc Petite Knit apraksta. Tas bija No Frills Sweater, un ar šo džemperi man beigās sanāca diezgan stresaini, jo es adīju no Holstgarn Tides dzijas, kur ir 70% vilna un 30% zīds, un turēju kopā ar zīdmohēru, ar tādu hakiju zaļu zīdmohēru, bet man zīdmohēra mazliet pietrūka. Un pietrūka apakšmalas valnītim un piedurkņu valnītim. Un tad es veicu meklējumus man zināmajos dzīvu veikalos, un sanāca atrast dzīju zīdmohēru, kas bija diezgan tuva tonī tādai, kāda man bija un bija beigusies, un kuru vairs nebija iespējams iegādāties. Un tad apakšmala un piedurkņu valnīši, ja ļoti ieskatās, ir mazliet citā tonī, bet, ja to nezinu, man šķiet, tas nav uzkrītoši, un šo džemperi es noteikti nesāšu tagad visu rudeni kopā ar svārkiem vai ar kleitu. Šis ir diezgan saīsināts džemperis, un modifikācija, ko es veicu adot pēc apraksta, bija 3. izmēram es beidzu pieaudzēt reglānu līnijas un atdalīju piedurknes no stāva salīdzinoši ātrāk nekā apraksts paredzēja, jo, ja es būtu turpinājusi pieaudzēt pēc apraksta 3. izmēram, tad paduses šim džemperim sanāktu ļoti zemu, un man īsti nepatīk džemperi ar pazeminātām padušu vietām.
tādēļ atdalīju ātrāk. Un šis džempers ir diezgan oversized paredzēts, bet es nebiju gatava oversized dēļ paduses tik ļoti pazemināt. Šobrīd es esmu apmierināta ar proporcijām, kāds man viņš ir sanācis. Un šis No Frills sweater man svēr 247 gramus un adīju trešo izmēru ar 4 mm adatām. Tad nākošais džemperis no Holst Garn Super Soft no 100% vilnas ir šis džempers, kas man ir mugurā. Šis ir Lunenburg pullover un autors ir Savory Knitting. Un man ir prieks un es esmu lepna par to, cik man šīs džemperis sanāca lieliski. Pēc apraksta ir paredzēta viena pamatkrāsa un 4 kontrastkrāsas, taču manā teilī ir vairāk zaļā un lilā toņi, jo adīju no atlikumiem, no maskamoliņiem Holst Garn Super Soft un man nepietiktu 4 toņi visam teilim, bet man šķiet, ka ar šīm pārējām teilis izstās ļoti labi. Izskatās teilis krāsainais adījums sarežģītāks nekā ir dēļ krēliskajiem valdziņiem. Krēliskie valdziņi piedod reliefu un interesantu krāsu pārmaiņu. Un kas man šajā džemperī īpaši patika, bija tas, ka šeit ir tikai divas krāsas vienā rindā. Neviena rinda nav ar 3 vai vairāk krāsām, un tas viņu padara draudzīgu arī tiem, kam nav liela pieredze krāsu adījumā, un varu šo džemperi ļoti ieteikt. Šis džemperis tika adīts uz 3,75 mm adatām, un pārsteidzošais, ka trešā izmēra džemperis sver tikai 202 gramus. Es esmu gara, es esmu 1,80 m, un tādēļ parasti man ir jāada garāks piedurknes un arī garāks stāvs nekā aprakstā, un ar visu to tikai 202 grami. Man tas liekas ļoti pārsteidzoši. Jā, domāju, ka šajā rudenī šo džemperi nesāšu daudz. Un tad 4. adījums, kas man pēdējā laikā ir tapis no Holst Garn Super Soft dzijas, ir dūraiņi. Es esmu uzadījusi pirmos rakstainos dūraiņus jebkad, un pie manis viņi vairs nav, jo es šorīt uzdāvināju savai radiniecei šos dūraiņus, un es esmu priecīga, ka es varu savus adījumus dāvināt, un ka es zinu, ka tiešām man tuvie cilvēki, kuriem es dāvinu, nesā manus adījumus. Mans plāns ir šādus dūraiņus adīt vēl, jo es gribētu sev tādus un arī dāvināt vēl citiem saviem mīļajiem. Šie dūraiņi ir īpaši ar to, ka tie ir vieniem seniem dūraiņiem kopija, un šis ir viens no 2 dūrainīšiem, no oriģinālajiem dūraiņiem, ko es saņēmu dāvanā no savas vecās mātes māsas. Savukārt viņus bija uzadījusi viņas vecās mātes māsa. Tad sanāk manas vecmātes māsas adīti dūrainīši. Man viņus atdeva, tad, kad man bija apmēram 20 gadi. Es viņus esmu nesājusi mazliet vairāk kā 20 gadus katru ziemu, diezgan intensīvi, un šis cimdiņš izstās diezgan ok. Viens valdziņš kaut kur valnītī bija nomucis, bet izdilis un iziris, bet otram cimdiņam ir caurumi, un viņš ir bēdīgākā stāvoklī. Šie cimdi man ļoti patīk, dēļ tā, ka valnītis ir rievotajā adījumā. Man tas liekas tik ērti, un piegulēšana rokai ir stipri labāka. Man ļoti patīk, ka ziemā dēļ tā, ka valnītis pieguļ rokai labi, sniegs neaiziet aiz cimda vai aiz piedurknes, un man šīs liekas viss ērtākais no dūraiņu valnīšiem. Un kas man vēl šiem cimdiem ļoti patīk, ir pārsliņas. Šīs raksts ir tāds, ko es nekad iepriekš neesmu redzējusi nevienā no man pieejamajām latviešu cimdu grāmatām, ne Grasmanas latviešu cimdu grāmatā, ne Suitu cimdu grāmatā, ne Rucavas cimdu grāmatā, ne arī Igaunijā izdotajā lieliskajā 3 sējumu adīšanas
adīšanas grāmatu ciklā, tajā 3. daļā, kas ir veltīta cimdiem un pirkstaiņiem, arī tur tieši šādu pārsliņu zvaigznīšu rakstu es nekur neesmu redzējusi. Ir mazliet savādāki, bet tieši šāds nav. Un tad es sapriecājos, ka man ir šāds pilnīgi unikāls raksts, bet nav nemaz tik unikāls, jo mana draudzene Gita adīja zeķes no Nīna Laitinen grāmatas, un tās citas zeķes, kas saucās Lumen Lumo, ko viņa neadīja, bet vienkārši bija grāmatā, kuras izšķirstīju, un tulkojumā Lumen Lumo nozīmē sniega burvība, tajās zeķēs bija atsevišķas šādas pārsliņas. Tā kā kaut kur šis raksts ir piefiksēts, bet mūsu cimdu grāmatās es neredzēju. Tad, kad es adīšu nākošos šādus cimdus, tad būs jāpiedomā mazliet par noraukumiem, jo šiem cimdiem ir 8 valdziņu raports tai pārsliņai, un sanāk asimetriski abi sāni. Es domāju, ka nākošajā reizē pirms noraukuma es vienā pusē, priekšpusē un aizmugurē noraukšu pa vienam valdziņam, lai raksts kļūtu simetriskāks. Un otra lieta, ko es izlasīju, šķiet Grasmanas grāmatā, ir rekomendācija izadīt pamatkrāsā ne tikai noraukumu, bet vienu valdziņu blakus, kas ir tātad šajā pusē pēc noraukuma un šajā pusē pirms noraukuma arī izadīt pamatkrāsā. Man šķiet, ka tas varētu arī tādu rūpīgāku iespaidu radīt. Tā kā pie šiem cimdiem es vēl atgriezīšos un es viņus vēl adīšu, jo man ļoti patika. Garākie pārstaipi šeit ir 7 valdziņi, un tajās rindās, kur bija 7 valdziņi, tur es 4. valdziņu tomēr pieķēru, lai nebūtu 7 valdziņu pārstaipi, bet 5 valdziņu pārstaipus es atstāju nepieķertus. Nu jā, un mani cimdiņi, mans cimdu pārītis no Holstgarn Supersoft, nevis šis, bet tas, ko es jau atdevu, un bildes man ir saglabājušās, tās es ielikšu, svēra tikai 42 grami. Manā krājumā ir Holstgarn Supersoft vēl vairākiem džemperiem un daudz cimdiem, un varbūt vēl lakatam. Man ir diezgan daudz vēl Holstgarn Supersoft dzija un Holstgarn Tides, un viena no tām ir šajā skaistajā lilīgi rozā tonī. Šo es rādu, tāpēc, ka šis ir veids, kā es iegādājos Holstgarn dziju. Ir pieejami rūpnīcas atlikumiņi, tad, kad viņi taisa ficītes, tad no tām spoļu galiem, kas nepietiek pilnai ficītai, viņi liek maisos un tirgo vienas krāsas šādus dzijas maisus par ļoti pieņemamām cenām, ļoti pieejamām cenām. Un tā kā ir vilna vai vilna ar zīdu, tad viņas arī labi safilcējas, vai arī pārliekot vienu pavadienu otram un nodot 5 valdziņus ar vecā un jaunā pavadiena, jaunā kamola un vecā kamola dziju, tad tā savienošana nešķiet problemātiska, un es esmu ar mieru adīt no šādiem mazajiem kamoliņiem. Un bez šīs dzijas man ir arī vēl skaista kraukļu pelēka krāsa saucās, un no tās es domāju adīt vai nu vīram vai kādam savam dēlam džemperi. Ja jums ir zināms kāds labs apraksts vīriešu džemperim vai jakai, es ļoti priecātos, ja jūs komentārā padalītos ar apraksta nosaukumu, jo es esmu diezgan daudz meklējusi vīriešu un puišu jakas un džemperus, un tad tas, ko es esmu atradusi, nav daudz, un ir 2 apraksti, kas man ir mīļi, bet ir arī tādi apraksti, ar kuriem man nav labi veicies un ko es esmu izārdījusi pēc uzadīšanas. Tā kā ļoti priecātos par labu vīriešu džemperu un jaku aprakstu ieteikumiem. Tad vēl viens pabeigts darbs, bet šoreiz ne no Holstgarn dzijas, ir zeķes. Šīs zeķes ir no Regija dzijas, no tādas dzijas, kur Regija ir mazliet tāda, kā to sauc, nav no viena vienmērīga toņa, bet tas tonis ir, tā kā valdziņi ir dažādās mazliet nokrāsās, tā dzija mazliet maina to savu tonīti. Man ļoti patīk šī krāsa, un
šīs zeķes ir tapušas pēc Woodland Walk apraksta. Šis ir viens no maniem vismīļākajiem zeķu aprakstiem. Šīs šķiet ir kāds 7. pāris, ko es adu pēc šī apraksta. Un Woodland Walk apraksts ir bezmaksas apraksts, pieejams Ravelry, un autors ir This Handmade Life. Par šo zeķi, par šo aprakstu es uzzināju no Kijas. Kijai ir apraide Kijas Bod podkast, un 2020. gadā viņa rīkoja zeķu kopadīšanu Free Sock 2020, kur katru mēnesi Kija izvēlējās vienu bezmaksas aprakstu Ravelry un aicināja adītājus adīt kopā ar viņu konkrēto aprakstu. Un šīs zeķes man šķiet, ka ir no kāda no mēnešiem tajā kopadīšanā, šķiet no aprīļa, bet neesmu pavisam droša. Arī nākošajā gadā bija liels pieprasījums pēc šādas zeķu kopadīšanas, un tad Kija 2021. gadā bija izveidojusi kopadīšanu Sock Fun 2021, kur nebija konkrēts apraksts katru mēnesi, bet bija 12 apraksti uz visu gadu, ko katra dalībniece varēja adīt tādā kārtībā, kā viņa vēlējās, un arī tādā ātrumā gada laikā, kad viņa varēja to darīt. Ar šo kopadīšanu es uzzināju par daudziem ļoti labiem, skaistiem zeķu aprakstiem Ravelry, un esmu saglabājusi tos savā bibliotēkā. Es gribētu līdz Ziemassvētkiem vairākus no tiem uzadīt, un šajā gadā dāvināt saviem mīļajiem zeķes, kas ir adītas pēc dažādiem Ravelry bezmaksas zeķu aprakstiem. Pieļauju, ka vēl kādas šādas arī taps, jo šajā aprakstā Woodland Walk ir praktiski viss, kas man ļoti patīk. Ir ļoti, ļoti skaists lapiņu, mežģīņu raksts, ir ļoti foršs papēdis ar pamīšus nocelto valdziņu rakstu, un tad ir skaists labisko krēlisko valdziņu josla papēža sānā, un tad ir franču papēdis, sādīšanas veids apakšā, kas man ļoti patīk, un tāda ir šūtais pungals. Tā kā šīs zeķes ir apraksts pieejams bezmaksas Ravelry, un šo es varu ļoti ieteikt. Tad no maniem tādiem plāniem, adīšanas plāniem tuvākajā laikā, viens ir jaciņa mazam ģimenes loceklim, kurš ienāks pasaulē septembrī. Es plānoju uzadīt pēc adījuma apraksta kapuču jaku ar bizēm, jeb pīņu jaku, vižu jaku. Bet es nevaru izvēlēties, vai es adīšu 0 līdz 3 mēneši vai 3 līdz 6 mēneši. Tas man vēl ir jāsaprot. Ļoti iespējams, ka jaciņu es uzmetīšu jau šodien, jo septembrī jābūt gatavai. Un šai jaciņai ir 7 izmēri no jaundzimušā līdz pat 8 gadu vecumam. Un šo jaciņu es adīšu no Drops Air šādā pelēkā krāsā, kopā turot ar 2 vai 3 merino vilnas pavadieniem. Un ļoti ceru, ka sanāks uzadīt ne tikai jaciņu, bet arī cepurīti un zābaciņus, lai mazajam puikam būtu foršs silts komplekts septembrim, oktobrim, novembrim. Tad vēl no tādiem tuvākajiem plāniem man ir adīt Petite Knit Weekend sweater, un šis džemperis ir ar nolaidenajiem pleciem, un es viņu adīšu no dzijas, spoļu dzijas, ko es iegādājos Elisendā uz atlaidēm šī gada vasaras sākumā, un šis ir dabīgs sastāvs, bet es nezinu precīzi kāds, bet bez poliamīda piejaukuma, un es par viņu samaksāju 66 centus. Es biju ļoti pārsteigta par šādu cenu, bet Elisendai bija kaut kāda lielā dzīves pārdošana,
Un tad, kad man garām braucot Ogrei sanāca iebraukt, tad bija ļoti, ļoti maz dzija palikusi plauktos ar atlaidēm pārsvarā sintētika, bet šis, vai ar sintētikas pieaugumu, bet šī dzija bija tāda, ko man vienkārši likās, ka vajag. Un šeit ir diezgan maz dzija, šeit ir 240 grami. Es iegādājos klāt drops Kidsilk. Šādā brūnā tonī man šķiet, ka kopā izskatīsies ļoti labi. Un es domāju, ka ne ļoti garam džemperim varētu sanākt dzija, jo tā tad man šī viena ir 240 grami. Un April Cardigan man svēr... April Cardigan nē, bet... No Frills Sweater man sver 247 un April Cardigan 280 grami. Un tā arī ir fingering dzija, tātad adīta kopā ar zīdmohēru. Es domāju, ka man šī pietiks. Turēšu īkšķus un adīšu. Adīšu nākošajā reizē pastāstīšu, vai man sanāca dzija un kā man sanāks. Tas no adīšanas plāniem tuvākajā laikā ir arī viss. Jā, tad ir kāds aicinājums, ko es gribētu aicināt jūs pievienoties man pievienoties. Tā ir staigāšana. Mēs atdot diezgan daudz sēžam, bet tas, ko es esmu apņēmusies pati darīt sev septembrī, bet to var sākt jebkad, būtu mēnesi, pilnīgi katru dienu doties pastaigā un summāri savākt vismaz 10 000 soļu dienā. Būtu ļoti lieliski, ja sanāktu vienā pastaigā noiet 5 kilometrus, un tie 5 kilometri ir apmēram 7000 soļi, un tad dienas laikā var piestaigāt tos 3000 atlikušos vēl klāt. Ja? Bet būtu ļoti forši, ja sanāktu 5 kilometri vienā piegājienā, un tas būtu vajadzīgs, lai mēs parūpētos par savu ķermeni, par savu ķermeņa pamatvajadzībām pēc kustībām. Tā kā, ja tu gribi pievienojies, ļoti priecāšos un varu arī tā padalīties, ka šis ir mans kustību mērķis arī šim gadam. Cenšos 2024. gadā katru dienu sasniegt vismaz 10 000 soļu un, lai man vidējais soļu skaits dienā šajā gadā būtu 10 000 soļu. Līdz šim sanāk labi, bet jā, septembrī ceru uz tādu kārtīgu uzrāvienu, lai tiešām katru dienu būtu 10 000, nevis kādu dienu mazāk un kādu vairāk. Tiekamies nākošajā adīšanas apraidē. Tā!